Šodien raidījumā mātes sabrukums, meitas pāriešana tumšajā pusē, ģimenes sairšana un tā visa risināšana. Vēl pirms dažiem mēnešiem viss bija kārtībā. Mazā Samta bija mīļa, izpalīdzīga, bez sliktiem ieradumiem. Līdz vienu dienu es redzēju bezpajumtnieku lienam ārā pa viņas logu. Paķēru zaru un aizdzinu to bomzi. Steidzos mājās lūkot, vai mazajai Samtai viss kārtībā, bet viņa guļ gultā un stāsta man, ka nevienu nesot redzējusi. Bet es savām acīm redzēju. Es nezinu, kas viņai kaiš. Viņa redz un atceras lietas, kas vispār nav notikušas. Es domāju, ka es vērsīšos pie burvis pareģis. Samta ir devusies pie burves. Jā, ne tādas vienlietas dzirdētas, bet pie manis var izārstēt jebko. Ko liks, to ārstēšu. Protams, svešam to darīt grūtāk nekā sev, bet centīšos. Man vajadzētu viņas matu šķipsnu. Būs. Samta naktī griež mammai matus. Mamma pamostās un aizskrien. Es esmu šokā. Es nakts vidū pamostos un ar šķērē man pie kakla meita. Labi, ka pēdējā brīdī pamanīju un aizmuku. Es nezinu, kāpēc viņa tā. Viņa nekad nebija izrādījusi nepatiku pret mani. Un nu jau ar šķērēm pie rīklas. Tā taču nevar. Ja kas tāds atkārtosies, es viņu sūtīšu ārstēties. Stulbs sanāca. Mamma naktī pamodās un nobijās, bet tos čipsnes tomēr dabūju. Mamma par to neko nav jautājusi, un es par to sarunu arī neteisos uzsākt. Samta ir atgriezusies pie burves ar nu jau sagādāto matu šķipsnu. Malace, meitene. Tagad pilnmēnes naktī. Pulksten 12. Iekuru ugunskura, noskaiti buram vārdus un staigā tam apkārt. Jocīgi jau ir ko tādu darīt. Bet es tikai gribu, lai mamma būtu atpakaļ tāda kāda agrāk. Viņas dēļ es būtu gatava upurēties. Samta runā ar burvi līdz vakaram. Mamma vēro Samtu tumsā nākam mājās. Kur tu biji? Visi tevi meklē. Es tiešām nesaprotu. Viņai taču bail no tumsas. Kāpēc viņa man neuzvanīja un kur viņa bija? Man būs viņa jāvēro stingrāk. Nu, vakar ar burvi sanāca garāka saruna, jo tomēr maksāja viņai par konsultāciju. Varētu to rituālu darīt jau šonakt, bet nav pilnmēnesis. Burvi man stāstīja, ko darīt, lai būtu lielāka iespēja, ka tas nostrādās. Samta iet mežā meklēt kaulus priekš rituāla. Es esmu apmaldījusies mežā. Labi, kad es gāju skautos. Viena nakts pavadīt mežā man ir miegs. Nākamajā rītā Samta tiek ārā no meža. Kur tu biji? Pie draudzenes. Man bija kauns mammai teikt, ka mežā meklēja kaulus. Tāpēc samaloju, ka pie draudzenes. Es to vairs nespēju izturēt. Samta naktī nebija mājās, un viņa ir sākusi man melot.
Es taču apzvanīju visas viņas draudzenes, un Samta nepalika pie viņām. Samta staigā pa sētu un jūt, ka viņu kāds vēro. Viņa netieši paskatās un redz, mama aiz stūrā. Es ceru, ka šis rituāls viņai palīdzēs. Viņa tiešām jūdzās nost. Viss. Tas tā vairs nevar turpināties. Tas sākās ar to bomzi. Tad viņi cenšas man padarīt galu. Melo man, naktīs nav mājās. Man šķiet, viņa ir pievienojusies kādam satanistu baram. Man tas ir jāpārtrauc, pirms viņa ir kādam nodarījusi pāri. Māte iet pie Samtas. Samta pagriežās, un viņai rokā ir kauli. Māte noģīst. Mammu! Beidz filmēt! Mamma guļ gultā, un Samta tai blakus. Ārsts saka, kur katru brīdi pamodīsies. Ir vakars, un māte mostas. Abām emocionāls moments. Samīļoļas un apraudas. Tā tas nevar turpināties. Tev jāiet ārstēties. Nē, mam, tev jāiet ārstēties. Tev visi nav mājās. Dosimies pie mūsu ārsta. Jūsu ģimenē ir iestājusies krīze. Jums ir jāsaprot vienai otras sajūtas. Un jāsaprot, ka jūs neesat tik līdzīgs, kā domājat. Jāsaprot ir ko, kura domā, un ir jāspēj izrunāt izrunājamais. Lai visu šo risinātu, jums abām būs vajadzīgs liels darbs. Un esmu pārliecināts, ka jūs to varēsiet sniegt. Paldies, ka skatījāties, un līdz nākamajai sērijai. Atā!